Jā, ar sankcijām iznāca diezgan dīvaini. Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, Eiropas Savienība pieņēma virkni sankciju, kam vajadzēja vājināt Putina režīmu. Tagad karš turpinās jau 3. gadu, bet Putins vēl joprojām ir pie varas un neizskatās, ka Krievija būtu kļuvusi īpaši vājāka. Tādēļ lielais jautājums – vai Eiropas sankcijas pret Krieviju dod cerētos rezultātus? Kā domā tu? Raksti komentārā. Es šeit sankcijas gribētu sadalīt uz 2 daļām. Ja? Vienu es nosaukšu par sankcijām, mēs no jums neko nepirksim. Ja? Un otra daļa no sankcijas, mēs jums neko nepārdosim. Ja? Sāksim no pirmās. Ja? Acim redzami, ka mēs no jums neko nepirksim, ja acim redzami nekādu īpaši nopietnu efektu devuši nav. Paņemsim piemēru pāris gadus atpakaļ, tas bija pagātnē, tagad mēs jau varam kaut kādus secinājumus izdarīt. Ja? Ļoti liela kustība bija pa energonesējiem, gazas naftas nepirkšanu no Krievijas un tā tālāk un tā tālāk. Šodien mēs to jau varam pāranalizēt. Kas te ir rezultātā? Rezultātā ar ļoti lielu politisko pompu bija pasludināts sankcijas, kur būtība bija neiepirkt gāzi, naftu no Krievijas. Ja? Sāksim ar to, ka tas troksnis bija diezgan ilgu laiku, kamēr viņas bija ievestas un kā viņas bija ievestas, un mēs tā kā galā rezultātā dabūjām to, ka daļēji tur vai ierobežoti nepirkam vairāk. Ja? Ne tā kā pavisam, bet daļēji. Kas notika tajā brīdī? Tajā brīdī, negaidot, kamēr nebūs iepirkumu, bet tikai saceļot troksni, ja, biržās, protams, cenas uz energonesējiem palielinājās. Un palielinājās tā, ka vēsturiski grūti atcerēties tādus laikus reizēs, ja? nevis procentos. Ja? Kas notika otrā puse? Otrā puse, protams, bija laiks sagatavoties, stāstu tā, kā es darītu, pieņemsim. Ja? Ja es gaidītu to, ka tūlīt tur pa kreisi no manis, kas saka, nepirks un tā tālāk, es iztaisītu uzņēmumus, es sāktu meklēt ceļus, kādā veidā caur 3., 4. un 5. valstīm, kas saka, es varētu turpināt to pārdošanu. Tad bija liels prieks par to, ka Krievija ir spiesta pārdot, Ķīnai pieņemsim vai Indijai, ja, to naftu pa lētu. Ķīniešu un Indijas, un tur daudz visādu valstu ir, nav taču tie 2. Par lēto cenu. Jā, notiek tāpat. Kas ir pateicis, kurām, ja, ka tie Ķīnas uzņēmumi, ja, pieder ķīniešiem? Kas traucē Krievijam pa to laiku, pa visiem austrumiem izsataisīt savus uzņēmumus, pārdot viņam palēto, un pēc tam vēl caur 3. kaut kādām kompānijām pārdot vēl dārgāk. Kādu mēs dabājam rezultātu? Ja? Eiropā cenas biržās paliecās ļoti nopietni. Mēs dabūjām inflāciju rezultātā, ja? Īstermiņa, bet ļoti, ļoti lielu cenu palielinājumu īso. Inflācija īsa nemēdz būt. Ja? Viņa kā paliecās, tā viņa iet uz leju, bet viņa uz leju iet procenti, viņa nelēc tik augstu, bet viņa tāda pati arī palika. Ja? Cenas palielinājās, pašizmaksums palielinājās un tā tālāk. Ja? Rietumu daļā, kā krāpnieki saņem savus miljonus par operāciju, idioti saņem pa medaļai. Ja? Kas notika Krievijā? Krievija dabūja 200 miljārdus klāt savus ieņemumus savam budžetam. Ja? Un tas cipars salīdzinājumu pieņemsim ir tāds, kā 24. gadu Krievija plāno militāro budžetu, ja, pāri 100 miljārdiem. Viņam bija kaut kur 45 vai 50 kaut ko. Ja?
Ar šeit pa vienu tādu operāciju, jā, viņa saņēma 200. Jā, nu, vot tas ir tas sankcijas, man liekas, kā ne tikai energonesēja, jā, bet uz jebkuru citu strateģisko preci, jā, tā situācija var atkārtoties. Otrais sankciju galva. Mēs nepārdosim. Vot tas sankcijas strādā. Jā. Mēs nepārdosim jaunas tehnoloģijas, mēs nepārdosim produkciju augstas tehnoloģijas un nepārdosim. Un galu galā vispār, ja pārtraucās ekonomiskie sakari, pat nav svarīgi, cik tehnoloģiski lieta ir, viņi pārtraucās. Un uz to ir vajadzīgs laiks, lai viņus atjaunotu. Bet atkal, tās sankcijas nav mūžīgas. Ja? Ar laiku var aizvietot kaut kādu daļu ar vietējo ražošanu. Ja? Nu, un es jau nerunāju par Krievu stila, ka tehnoloģiju var nospert, specialistus var pārpirkt, ja? Un galu galā vienam otram arī piedraudēt. Ja? Respektīvi, tas arī risinās, bet tam ir vajadzīgs laiks. Līdz ar to, ja? Strādā, mēs jums nedosim sankcijas strādā, bet arī konflikta situācija, konflikts jārisina ātri. Ja? Citādi, jā, tā vieta būs aizpildīta un jāizpildīs arī. Jā, nu, šodien pasaule brīnuma nav. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.